Labdien un sveicieni visām jaunavām, jo šovakar jau saule būs tikus līdz jaunavas zīmei. Un tāpēc man ir iemesls un arī prieks pastāstīt par jaunavu. Un atgādināšu, ka izteikta jaunava ir tāda, kam ir ne tikai saulīte, bet vēl kādas planētas vai kādi svarīgi horoskopa punkti, teiksim, ascendents jaunavas zīmē. Un kā jau tas ir ar visām zīmēm, tad arī jaunavas mēdz būt ar harmoniskām kartēm un ar netik harmoniskām kartēm. Un varbūt pat vairāk nekā citām zīmēm šeit atšķirās tā iezīme starp harmonisku un disharmonisku jaunavu. Tūliņ pastāstīšu tieši kā. Proti, harmoniska jaunava ir ļoti organizēta, ļoti disciplinēta, orientēta uz servisu, uz citu cilvēku tādu apčubināšanu, apkalpošanu, bet tādā nevis mātišķā veidā, nevis māte klukste, bet drīzāk medmāsiņa vai lieliskā sekretāre, asistente, labā roka, kura šefa vietā zina visus plānus un visus laikus un visu izdara precīzi, laikā, ar visiem visu sarunā, rēķinus apmaksā un tam līdzīgi. Un zāles pareizā laikā iedod slimniekiem. Harmoniskā jaunava. Un tad ir disharmoniskā jaunava, kurai planētas kartē ir saķildojušās. Un tur var būt atkal cilvēks hauss, cilvēks, māksliniecisks cilvēks ar sauli jaunavā nav nekāds liels pārsteigums. Es dažus tādus pazīstu ļoti tuvu un dažus pa gabalu, bet tie var būt cilvēki, kur ir tiešām pilnīgs hauss gan laika plānošanā, gan tajā vietā, kur viņi dzīvo vai strādā. Pēc šī klasiskā kārtīga un organizēta un disciplinēta, pēc šī parametra vien mēs jaunavu varam dažkārt arī neatpazīt. Un tad ir tā otra daļa, tādi kontrolfrīki, pedanti, perfekcionisti, kuri noteikti pajautās, kāpēc man šoreiz ir šādi vertikāli un nevis horizontāli uzklāts, un kāpēc vispār nav līdzeni uzklāts, un kāpēc astroloģijai šodien nav kārtīgi atsprausti mati. Arī tāds var būt jaunavas izpausme. Protams, ka tāpat kā haotiskā jaunava, tāpat perfekcionisti un tāpat klasiski izpalīdzīgā, darbīgā, rosīgā, disciplinētā jaunava jau grib to labāko. Un saule jaunavas zīmē jūtās ne labi, ne slikti, tā pa vidām, jo saulē jau gribās vairāk tomēr priekšplānā grozīties, bet jaunavas zīme nav par grozīšanos priekšplānā. Jaunava gan var būt brīnišķīgs pelēkais kardināls, kas visu saskaņoja, nokoordinēja, pat vīziju radīja, bet tad viņi izbīdīs kādu, un tagad tu būsi tā reklāmas seja, kur stāstīs par mūsu produktu. Tā var būt. Tas, ko es šeit saku par jaunavu sauli, vienlīdz varētu būt attiecināms arī uz jaunavu zīmi kā tādu. Jaunavas ascendents arī būs atpazīstams kā cilvēks, kurš necenšas ļoti izlekt, kurš, piemēram, tā līdz galam nesaprot, kāpēc ir nepieciešams tur katru sezonu kaut naudas izlikt par zīmolu, izņemot tādu gadījumu, ja zīmola apģērbs ir ražots no dabiskā, ekoloģiskā un tā tālāk ļoti profesionāli pašūta materiāli, tad zīmolam ir nozīme, tas ir labs veselībai, piemēram.
Jaunava allaž pamanīsies uzsvērt tās lietas, kas ir labas veselībai. Gan disharmoniskā, gan harmoniskā. Vienīgais disharmoniskajai jaunavai ar to veselības tēmu var sanākt saskarties arī tādā disharmoniskākā veidā, sāpīgākā veidā nekā tai jaunavai, kura jau tur ir izgājusi medicīnas koledžā visus kursus un jau strādā par medmāsiņu vai aptiekaru vai ko, kas tad ar veselības tēmu nodarbojas tīri profesionāli. Jaunava ir ļoti labs organizators. Jaunavā harmonisku kartu, un ja tur vēl ir arī Merkurs jaunavā, tad šis cilvēks ir brīnišķīgs pasākuma tehniskā nodrošinājuma vai projektu vadības pozīcijā. Arī cilvēks ar jaunavas ascendentu derēs tādam amatam, jo viņš būs, viņam dabiski ir vēlme parūpēties, lai viss notiek laikus, bez aizķeršanās, lai nav neveiklu paužu, neveiklu situāciju, lai visi jūtās labi, un jaunava ļoti labi redz, kuram vajag palīdzēt, kurš pats netiek galā, pat tad, ja tas cilvēks ir ar tendenci dižoties un nekad nelūgt palīdzību un vispār izlikties par pašu varenāko un stiprāko un neievainojamāko. Jaunavai ir talants redzēt, ka tur īsti labi ar viņu nav un kaut kā censties atbalstīt. Pie viss tā man jāpiebilst, kad ir Latvijā ļoti daudz vispār cilvēku, un starp maniem klientiem es tā spriežu ļoti daudz ar jaunavas ascendentu. Varbūt man vienkārši pievalkās tādi cilvēki, un tā kā es varu teikt, jā, tā arī ir, teorija sakrīt ar praksi, tie ir cilvēki, asistenti, cilvēki, servis, arī daudz ar jaunavas ascendentu, jaunavas saules strādā servisa industrijās, vai vismaz servisa nodaļā kaut kādā lielākā iestādē, jā. Un tur ir viņiem īstā vieta un vienmēr ir vērts savā draugu pulkā turēt un kādu jaunavu un atcerēties, ka arī par jaunavu, kur visiem palīdz un ir gatavu traukties, ko līdz viņu pasauc palīgā, arī par viņu tad vajag parūpēties, kaut arī viņa palīdzība reti, kad prasīs. Un tā kā šis ir jaunavu laiks, tad pārskaiti savas jaunavas, savu draugu un radu lokā esošās un paskaties, vai kādai no viņām nevajag kādu atbalstu vai plecu vai, nezinu, talku sarīkot kaut ko, kas būtu kā atalgojums taisnīgā labdarība attiecībā pret viņu par visu to, ko jaunava tavā un citu labā ir darījusi. Un tici man saskaitīs, daudz ir darījusi. Tālūk, to es gribēju par jaunavu pateikt, un es arī gribu kaut kā attaisnot šo te perfekcionismu vai precizitāti detaļās, jo tā nav piesiešanās tev personīgi, ja jaunava par kaut ko purpina. Tas ir jaunavas vēlme, lai viss būtu kārtīgi un organizēti procesos, no procesu vadības viedokļa. Tas viņai vairāk krīt uz nerviem, ka kaut kas nenotiek, ka process nenotiek laikā, nevis, ka tu kaut ko laikā konkrēti neesi izdarījis. Jo visam ir jānotiek gludi, un jā, tas ir tāds māķītis, ar ko jaunava var sabojāt attiecības ar citiem cilvēkiem šajā savā lielajā vēlmē, bet par to apvainoties ir lieki, jo tas tiešām tas nav personīgi. Tālūk. Lai jaunavām foršas rudens ballītes, un lai jaunavām arī labi draugi, kas atbalsta viņas vajadzības gadījumā un nolasa no acīm to, ka šad tad ir nepieciešams arī stiprajiem.